Labdien, Ventspils! Labdien, Ventspils! Šodien, 12. maijā, turpinājās pagājušās ceturtdienas nepabeigtā domas sēde. Jā, šodien skatījām vairākus jautājumus, 7, un tāpēc mēs turpināsim. Šie jautājumi arī ir būtiski. Un pirmais jautājums bija par Ventspils tehnoloģijas vidusskolas izveidi. Jā, bet pirms mēs ķeramies klāt Ventspils tehnoloģijas vidusskolas izveidei, es gribu tevi informēt par attieksmi pret mūsu iedzīvotājiem. Tad kādas nedēļas atpakaļ domas vienā no komitejām tika skatīts jautājums par to, kad vienā investīcijas projektā, kas ir saistīts ar saules baterijām, šim projektam par labu ziedot Zibenes novadeja izveidi pansionātā Sēlga dzintara. Bet mani kas sašāva tas, ka tajā pansionātā, kurš ilgus gadus jau strādā, nav šī būtiskā... Zibenes novadeja? Nav Zibenes novadeja, un tikai pateicoties man, jo pārējie jau neiebilda, gan vecais mērs, gan jaunā, visiem bija kārtībā. Tomēr pieņēma lēmumu budžetā atstāt naudiņu Zibenes novedējiem, kaut gan sākotnēji bija doma tāda, ka to naudiņu vairs nevajag šogad. Cik man ir zināms, kā uzņēmējiem, ja šīm publiskajām ēkām ir visām obligāti šīs Zibenes novedējas, un principā tā ir tāda ļoti nepareiza rīcība, ja nav šāda prasība ievērot. Jā, bet redz, te ir tomēr stāsts par pašvaldības attieksmi pret saviem iedzīvotājiem, pret veciem cilvēkiem šajā gadījumā, pret drošību kā tādu. Ja. Nākamais kāds interesanta tāda lieta pa mūsu municipāliem policistiem. Izrādās, ka mēs pērkot municipāli policistiem autotransportu, ja, mēs viņus pērkam praktiski ar sēdekļiem, kas ir vienādzības ar kartupeļu kastēm. Visprastākos cilvēki stundām sēž šajā darba vietā, maitā veselību, un tas mūsu pašvaldībai ir pieejams, ir pieļaujams. Pats interesantākais ir tad, kad ir jāpērk, piemēram, Blumbergam mašīnu, Vītoliņam vai Lembergam, tad ir visi ergonomiskie sēdekļi, nezinu kādas ekstras, masāžas, gaisiņi kaut kādi. Kā tu šito skaties? Principā ir tā, ka šāda attieksme pret tādiem vienkārši speciālistiem un vienkāršā darba darītājiem ir vienmēr bijusi ļoti neprognozējama no Ventspils pašvaldības puses. Un tāpēc mēs tuvākā laikā izveidosim jaunu pārraidi, kur izanalizēsim amatpersonu deklarācijas. Gan mēs parunāsim par fiktīvo darbinieku nodarbinātību mūsu pašvaldībā, vai tā tas ir, vai tā tas nav. Ir daudziem ļoti daudz dažādi interesanti jautājumi, kad citam ir vienkāršam cilvēkam jānāk uz darbu katru dienu, bet cits var nenākt uz darbu vai nākt tad, kad viņš grib. Un, piemēram, es tikai jums tādu mazlietiņu odziņu iemetu iekšā salīdzinājumā mūsu mēram Vītoliņa kungam salīdzinājumā ar 2024. gadu, ar 2025. gadu. Atalgojums tikai Ventspils domē pieaugums ir vairāk kā 14,000 eiro. Plus vēl, protams, ir Ventspils augstskola piemet 2,000, plus vēl pensija. Tā kā viņi kopēji atalgojums pašvaldībā un kontrolētajās šīs pašvaldības struktūra vienībās ir vairāk kā, un pensija ieskaitot ir vairāk kā 17,000. Te ir jautājums par Zibenes novedējiem, te ir jautājums par municipālās policijas dienesta mašīnām, kur tev jāsēž uz tabureta gandrīz vai jābeidz veselība, par darba vidi un tā tālāk. Klusākie ūdeņi ir tie dziļākie. Tā man vecā māte kādreiz teica. Un tagad ķersimies klāt par Ventspils tehnoloģijas vidusskolas izveidi. Pats būtiskākais, kas tur ir, protams, skaisti vārdi. Mums būs Ventspils tehnoloģijas vidusskola, bet apakšā slēpjas Ventspils 2. pamatskolas likvidācijas fakts. Tas ir numur 1. Otrs, ko mēs tur redzam un ko mēs arī šodien uzdevām, mūsu pašvaldībā vispār nav demogrāfijas, reemigrācijas veicināšanas politika. Nepastāv tāda. Tā kā mēs pat nezinām, kā pašvaldība domā, kad mums stabilizēsies iedzīvotāji un īpaši bērnu skaits, un ko mēs kā pašvaldība darīsim, lai, teiksim tā, tas kritums samazinātos, apstātos un sāktos pieaugums. Bet mēs jau likvidējam skolas. Jā, es gribēju tikai piebilst to, kad šo jautājumu skatot, mums ar Aivu mēs vienīgie nobalsojām pret. Un mūsu bagātā Ventspils ir jau zaudējis 500 bērnus, zaudēsim vēl līdz 32. gadam vēl ap 100 bērniem,
un likvidēt skolu un pārsauktu otro vidusskolu par tehnoloģijas vidusskolu, tas man tā liekas šajā momentā nav tas svarīgākais. Mums tika apgalvots 3 svarīgas lietas, kā par šo likvidāciju, tas ir pamatoties uz valsts, ka valsts to vēlās, bet kā jau es norādīju, ka šis lēmuma projekts balstīts uz Ventspils valstspilsētas attīstības stratēģiju, uz Ventspils valstspilsētas lēmumu par kopīgo plānošanas dokumentu un Ventspils valstspilsētas attīstības stratēģiju 2024. gadā. Tā kā pirms vēlēšanām mans apgalvojums ir, ka Latvijai un Ventspilī jau ir zinājusi, ka šāda skola tiks likvidēta. Un mānījusi sabiedrību. Jā, un mānījusi sabiedrību. Tā kā šī gadījumā arī tas, man liekas, ka šīs skolas likvidācija jau tiek runāts jau ilgāks laiks, līdz ar to tāpēc viņi neizpild šīs prasības no ministrijas, bet svarīgākais ir tas, ka visiem tiek apgalvots, ka visi skolotāji saglabās šīs darbvietas. Nesaglabāsiet, jūs darbvietas tie ir mājiņi, ilgtermiņā, ņemot vērā jaunās tehnoloģijas, ņemot to, ka skolēnu skaits ievērojami pilsētā. Arī to, ka mums nav nekādas politikas reemigrācija un imigrācija. Par 12 līdz ieklausieties par 12 un 31. gadā iespējams 17% samazināsies skolēnu skaits, darba vietas nebūs. Tā kā vēl arī tas interesantākais, ka tika apgalvots, ka visi vecāki, visi ne, bet lielākā daļa ir piekrituši. Tā tas nav. Mēs pagājušajā nedēļā vēl saņēmām, kur vecāka grupa, kur saka, ka viņi absolūti šādi jautājumi nav ne dzirdējuši, ne skatījušies, ne piekrituši. Līdz ar to, ņemot šo lēmumu projektu, man palika un Aivim bēdīgi, un es ceru, ka nākotnē tā tas nebūs. Bet jums jāņem vērā, ka Ventspils pašvaldību vada viens no Latvijai un Ventspilī biedrs. Un tagad tiek likvidētas gan skolas, gan samazināti dažādi objekti, gan arī bezdarbs, gan arī tas, ka cilvēkiem ir jābrauc projām meklēt citur darbu. Tas viss ir tāds galvasākums. Zināt, man ir īstenībā kauns, ka cilvēks sēž pie varas 35 gadus, un es piesaucu šodien domas sēdē Valmieri, kur tas viss ir apstājies un iedzīvotāju skaits pieaug, tad Ventspilī viss tikai ir vēl priekšā. Un mēs pilnībā neko nedaram tajā pašā dzimstībā, ja mēs atvēlam, piemēram, 70,000 dzimšanas pabalstiem, tajā pašā laikā mēs 500 000 tērējam Ventspilsī. Un tādas piemērs ļoti daudz var teikt. Tā ir attieksme pret cilvēkiem. Ja mēs paši pērkam nezinu kādas mašīnas, nezinu kādiem sēdekļiem, municipālajai policijai jābrauc ar visu pašu lētāko, ar pilnīgu tabureti, kur nav paredzēts ilgstošai sēdēšanai, tie paši Zibens novedēji, un mūsu seniori. Un to mēs redzam, un mēs redzam arī šīs skolas reorganizācijas gadījumā, kad iepriekš mēs ceļam blakām sporta infrastruktūru, to pašu BMX starta estekādu, tagad viņi mums būs tehnoloģijas vidusskola, mēs nedomājam, piemēram, kā mums padarīt, lai, piemēram, tā paša sporta infrastruktūra būtu pieejama bērniem, jauniešiem, sportistiem, jaunajiem dienas pirmajā pusē. Tas mums nevajag. Mēs vienkārši atraut no konteksta ejam tālāk, jo redzi, mums ir atkal kaut kādas naudas parādījušās vai kaut kas ir jādabū, un mēs nevis kā normāli saimnieki, saimnieks no sākuma izdomā, kas viņam vajag, un tad iet un meklē finansējumu, bet mēs lēkājam tā kā sirseņi pa pļauju. Jā, jāsaka ļoti labi, ka vecāki no pirmās pamatskolas, pļaus skolu tautā sauktu, un arī mūsu iesaist ir šo skolu izglābus. Tā kā Gāliņciem, Zāšķiem, iedzīvotājiem esiet droši, pašreiz nav plāns šo skolu likvidēt. Otrā pamatskola, diemžēl. Bet, diemžēl, tā lēnām tiek likvidēta. Viņi ar šodienas lēmumu praktiski ir likvidēti. Ja viņi pievienot otrai vidusskolai, nosaukt kā Ventspils tehnoloģiskās vidusskola. Tad šeit jūs variet ventspilnieki, kas gadiem, tas, protams, ir mūsu viedokļus tikai, ko mēs izsakām, bet gadiem ir balsojuši par Latvijai un Ventspilī, tad šeit ir tas rezultāts. Tūlītās vēl tie zaļie pie mums te sanāks, un tad te nekas vairāk vispār nepaliks pāri. Bet tas bija par skolu un arī par skolas nolikumu. Un nākamais jautājums mums bija pašvaldības nolikums. Jā, tur mēs arī atturējāmies šajā momentā, kad skola tiek likvidēta, nosaukt otro
vidusskolu par tehnoloģijas vidusskolu, mums liekas, ka tas tāds papildus vēl stress, ka nosaukums principā jau nemaina saturu. Jā, tas bija par Ventspils tehnoloģisku vidusskolas nosaukumu. Ja? Mums bija idejas varbūt viņu saukt savādāk, varbūt attīstības vidusskolu, un tad salikt arī varbūt savādāks tos darba laiks, lai tur arī varētu cilvēki, kas nodarbojas ar citām, no rīta nodarboties ar citām interesēm, tur sportu vai vēl kaut kas, un pēc tam ļoti saturīgi mācīties. Mums solīja, ka tas viss tiek darīts, bet man pieredze ir tāda, ka to jau dara 25 gadi un vēl joprojām nekas nav izdarīts. Vēlēju veiksmi, ceru, ka vismaz arī šīs jautājums pakustēsies šodien. Par šo nosaukumu mums lika apgalvots, ka šis ir saskaņots ar vecākiem, vai tā ir, mēs pārliecināties nevaram, bet, vecāki, ja jūs piekrītat, tad, protams, tad, lai tāds arī nosaukums paliek. Jā. Tad pa pašvaldības nolikumu. Tur galvenā lieta ir tāda, ka izrādās mums par mārketingu un turismu neviens līdz šim nav atbildējis. It kā izpilddirektors, bet pierakstīts klāta nav. Tagad sakārtošot, būšot izpilddirektors atbildīgs. Un tad tur bija vesela rinda punkti, kur ir tiesīgs lemt. Es piedāvāju tomēr, ka ir nevis tiesīgs, bet slēdz, lemj. Ja? Atkal tikt prom no šitām ļoti interesantām frāzēm, it kā tu vari darīt un vari nedarīt. Ja? Bet kas man uzkrita tā visvairāk, tad, protams, nekas nebija nolikumā atrunāts par caurskatāmību, lai sabiedrība redzētu, cik caurskatām ir, piemēram, mūsu komisijas, mūsu komitejas, lai visiem būtu pieejami materiāli, ieraksti un tā tālāk, lai varētu sekot līdzi, vismaz tādā līmenī kā domas sēdē. Un tad man likās, kur gāja runa par izpildu direktoru, par viņu iespējām, tur rakstīts, apmēram tā kā jābūt rūpīgam un gādīgam saimniekam, un jābūt pret izšķērdību, bet tajā pašā laikā ir pateikts, ka atbilstoši pašvaldības budžetam un pašvaldības iekšējiem normatīviem aktiem. Tas nozīmē, ka izpilddirektors nekad nereaģēs, ja būs politiķi nesaimnieciski. Ja? Mūsu uzskats bija tāds, ka izpilddirektoram ir arī jānorāda uz politiķu nesaimnieciskumu, un reizēm pat ir jānostājās tā, ja tas nesaimnieciskums tiks tā turpināts, tad es kaut vai zaudēju amatu. Vai pa Lābels kungu to var teikt? Šeit es vēl tikai gribēju piebilst to, ka mums visi 4 vietnieki paliek, tāpat kā Rīgā. Mums izpilddirektoram ir vairāk vietnieku skaits un iespējams ar vienu vislielākajiem atalgojumiem Latvijā. Un otrs, kas man arī, tā kā jūs jau pieminēja, ka šī atbildība, šeit nav konkrēti formulēta atbildība par to, ka izpilddirektors redz kādu izšķērdību vai nesaimniecisku rīcību par nodokļu maksātāju naudu. Un viņš nereaģē? Ja viņš nereaģē, viņš ir atbildīgs. Mēs varam pieprasīt no viņu naudu. Šis viss tika tā dēle izbraukt kaut kur cauri, un mēs norādījām, mēs taču esam redzējuši, kur Lembergā automašīna, municipālās policijas darbinieks vienkārši Domas sēdā. Nē, ka tas tā nav, kā ūdens patēriņš, vēl kaut kas par to neliecina, un tad ir tas stāsts, mēs sapratām, ka tālāk tur kaut ko tur diskutēt nav jēga, jo viņiem parādot šo lapiņu, tā taču ir balta lapiņa, viņi vienmēr teiks, nē, melna lapiņa, un tas viss ir, un to, kas uz papīra tur tā vispārīgi ir uzrakstīts, tas, kas nav aizliegts, tas ir atļauts. Zaņķī reizēm tā purvā zaņķī tā notiek, ka tevi iesūc iekšā. Mums veiksminieki pietrūka šajās pašvaldības vēlēšanās. Mūsu komandā ir vēl vismaz 4, 5, pat 7 labi tādi speciālisti. Ja mums būtu... Kuri zaņķim pretotos? Ja mēs būtu kādi 4, 7 vai vairāk, tad mēs šo lietu sakārtot. Jūs jau redzat, ka ne jau visi strādā tā jaudīgi. Un acīm redzot, kāds viens otrs pakļaujās šī purva, šī akača vilkmē. Jā, bet jāsaka, es arī runāju ar Ventspils domas darbinieci, kad viņi arī nesaprot īsti jau arī. Viņi sāk aizdomāties, ka pēc vienam otram jānāk uz darbu katru dienu ir jāatbild, katru dienu jādara. Un cits var atkal šis iespējams fiktīvais darbinieks nāk, kad grib vai apkalpo tikai tur vienu, atnes bulciņas, cepumiņas un nopērk makšķera aukliņas un viss pārējais, un tas viss tā netaisnība. Arī šie cilvēki sāk saprast, ka īsti kārtībā kaut kas
nav. Jā, un tad par pašvaldības administrācijas nolikumu. Tur vispār ir interesanti. Vides dienas tiek apvienots, un tas ir labi. Tas ir labi, jā? ar arhitektūras nodaļu. Jā, palikts apakšā. Bet, kas iet runa par pārstāvniecību Rīgā, tad interesanti, kāpēc pārstāvniecība Rīgā ir jāpakļauj mārketinga un turisma nodaļai. Vai tik tas nav saistīts ar Lembergas kundzi, kur ir vietniece mārketinga un turisma nodaļai? Varbūt tas ir saistīts ar pašvaldības vēlēšanām, jo tas ir oficiāli un legāli. Tu esi vienmēr Rīgā vari darboties. Jā, un es lūdzu komentēt un gribēju apliecinājumu no pašas Kristīnas Lembergas kundzes par to, ka tas tā nav, ko mēs tagad runājam, bet viņa nebija darbā. Katrā gadījumā pārējie negribēja saukt. Laikam mārketinga nodaļā viņi ir uz puslodzi vai 10 daļas slodzes. Slimnīcā vēl, bet tas, protams, tas ir ļoti, ļoti netaisnīgi pret tiem cilvēkiem, kas regulāri nāk uz darbu un pild savus darba pienākumus. Varbūt par naktīm to mārketingu tā ir. Tāds nakts mārketings. Mārketings ir tāds plašs jēdziens. Ja nav mājās laime, tad varbūt arī ir tikai mārketings. Tas ir tikai minējums. Mēs, protams, arī to izteicāmies, kāpēc vispār zem mārketinga un turisma nodaļa ir pārstāvniecība, vai tā ir tā pirmā prioritāte, vai pilsēta tikai no tā dzīvo, pārējais viss jau ir pazaudēts. Tad tur īsti atbildes nebija. Tā pie mums ir. Nākošais jautājums Dzelme. Atkal Dzelme nav pārdots. Grunsuldzējs lielais mūsu kuģis, kas bija jāpārdod jau sen. Tagad viņu mēģinās par 600,000 pārdot, kā jau mēs minējām pirms tam, kad tas bija jādara jau sen. Atkal tika vesta vaina uz Kristovska kungu, ka viņi nav. Bet svarīgākais ir tas, ka mēs lūdzam, cik tad šo 10-15 gadu laikā šajā sūcējā Dzelme ir ieguldīti līdzekļi. Vai tie būtu pašvaldības, vai tie būtu brīvostas, bet svarīgākais ir tas, ka arī pie pārdodot šo, tad šis sarakstam būtu jābūt, cik tad ir iegūti, vai ir kapitālie remonti, un arī atrastos vieglāk pircējs. Un gal galā jāzina arī, cik viņš mums tagad izmaksā ikdienā. Un nav jau svarīgi, vai tā ir brīvos vai pašvaldība, tā ir sabiedriskā nauda. 30,000 gadā aptuveni uzturēšana, un ja vēl nav zināms, cik tad tur ieguldīts, un iespējams, ja mēs zinātu, cik miljoni ir šajā kuģī ir ieguldīti nesaimniecības, tad mēs varētu vērsties pret šiem cilvēkiem, kas ir pieņēmuši tāds lēmums, un dabūt atpakaļ naudiņu, un to mēs izmantot iedzīvotāju labā. Bet tagad vienkārši ir jāsamazina cenu, jo gal galā viņi ir jātiek vaļā. Katra diena tas nes uzturēšanas izmaksas, nes lielu robu. Jā, tā kā cienījamie ventspilnieki, ja mēs šodien esam izteikušies mazliet par daudz, jūs atvainojiet, ja mēs kādu esam aizskāruši, atvainojiet, tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir parādīt šo kopējo pilsētas problēmu, bildi un šīs problēmas. Un tas mēs neesam negatīvi, mēs neesam pozitīvi, mēs esam tādi, kādi mēs esam. Mēs runājam par tām tēmām, un iepriekšējos sasaukums jums diez vai bija tāda iespēja. Aivs arī viens pats to nevarēja vienkārši fiziski veikt, jo šo darbiņu, ko mēs veicam ikdienā, tas paņem laiku. Tā kā, ja jūs mūs novērtējat, liels jums paldies un tikšanos. Nākamreiz. Un tad būs stāsts par šīm algām. Jā, par šīm algām būs stāsts un netaisnība. Diemžēl mūsu pašvaldība turpinās. Paldies!